Olē! Labdien, skatītāji un klausītāji! Nolēmu uzņemt video, kur tad nu es tagad atrodos. Kaut gan jau iepriekšējos video jau biju ievilcis, bet tagad, ir cilvēki, kas grib, lai parādu savu projektu. Tātad mēs atrodas Ogresgala Rābantos. Tātad šeit nekas daudz nav darīts, tikai aizpūsts ar putām pagaidām caurumi. Lodziņš bišķiņ pielāpīts, pārkrāsots un nav. Tad šeit ir gaidām pavasari, strāzatu būri. Tad projektā šās durvis atjaunot, par cik viņas ir bijušas. Kur vēl viens durvis. Viņas pagaidām ir ciet, viņas jālabo. Te ir jaunās durvis, sievstāvu liktās. Te es tikai ieliku otros logus. Bija vieni logi, aizšpaktelēju. Bija izbiris, par cik palodzes nebija. Ziemas laikā bija plaisājuši mitrums ticis un plaisājuši. Tāpēc palodzes ir sevišķi vēnē un lietainā pusē ir jāliek. Te es uztaisīju tā, lai tas ūdens notek vismaz pagaidām, jā. Tad redzēsim, kā tur būs. Te arī. Tā, tur arī. Arī. Un tātad šodien iegādājam pārējiem logiem, kas ir šeit un vēl otrā pusē. Tur es nevedīšu. Tālūk. Ievedīšos iekšā parādīt, kā tad ir iekšā izstās, kas tam lācītam vēderā. Tā, kur mēnesis zemenes vēl mums dod pamazām ražu. Tā, auzas. Tātad tas būs noteikti tēviņa. Nākamā būris bija jauniešu, bet tur, kas notika, tas notika ar trušiem. Tā, te nosiltināju kazām, jo kūts ir liela. Bija paredzēts šī puse kaut kur apmēram 50 govīm, bet tagad te tikai 3 kaziņas būs un nāzīts pagaidām. Te redzēs, kā tālāk būs. Tā, te lūk baltā teika. Ja, tur blakus ir man braun vistiņas. Un arī viena melnā. Un viena puškinieta. Mēs paņēmām jau dējošas, bet tagad pārstāja pa tumšu un nomainījās. Sāka spalvu mest un dējība samazinājās. Bet mums pietiek.